Sveicināti, dārgie televīzijas skatītāji! Jūsu uzmanība LTV reģionālās ziņas. Ar jums kopā tuvākās minūtes būšu es, jūsu Kate. Un es Ilze Rutka. Vakar piedaloties valsts prezidentam Andrim Bērziņam un izglītības ministram Robertam Ķīlim tika oficiāli atklāta jaunā Gulbenes pilsētas pirmā ģimnāzija. Jaunās ēkas rekonstrukcija tika uzsākta pirms 3 gadiem. Galvenām būvniekam konkursa kārtībā tika ierodīta būvnieku grupa Akmeņkalns un arhitektu birojas Zega un Pārta. Tagad tālāk turpināšais. Ēkas būvniecībā ir izmantot tikai jaunākās paaudzes būvmateriāli, kur ir ne tikai moderni, bet arī draudzīgi apkārtējai videi. Šī pagaidām tiek uzskatīta par vienu no modernākajām skolām Baltijā, jo elektroapgādi tajā nodrošina saules baterijas gandrīz 70% apmērā. Ēkas rekonstrukcijas kopējās izmaksas sastāda 6 miljonus eiro. Tiek piešķirti no Eiropas Savienības struktūra fondiem. Tie 6 miljoni eiro, kas tiek piešķirti no Eiropas. Paldies par uzmanību. Tās bija LTV reģionālās ziņas. Paldies, ka skatījāties. Tiksimies nākamajā reizē. Ar jums bija es, Kate. Un es, Ilze. Visu labu!